Katras valsts tautsaimniecības pamats un drošas attīstības garants ir sakārtota infrastruktūra gan laukos, gan arī pilsētvidē. Zemgalē daudzas pilsētas, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, ir ieguvušas mūsdienīgu seju, bet nezaudējot pievilcīgos vēsturiskos vaipstus. Bauskā projekta valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana turisma produktu attīstībai ietvaros tiek rekonstruēti Bauskas Rāclaukums un Rācnams. Krustpilī notikusi Krustpils saliņas estrādes un tilta rekonstrukcija. Jēkabpilī pilsētas viesus un arī pašus pilsētniekus tagad priecē rekonstruētais Vecpilsētas laukums. Jelgavā veiksmīgi norit projekti transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai, kā arī transporta un inženieru komunikācija infrastruktūras izbūve izglītības, veselības aprūpes un uzņēmēju darbības attīstības nodrošināšanai. Man ir liels prieks, ka Jelgavā ļoti aktīvi tiek uzlabotas gan ielas, kas kādreiz, salīdzinot kādreiz, kā tas bija un pašlaik, tad var redzēt manām progresu. Īpaši patīk Jelgavas promenāde, kā arī prieks par to, kad notiek remonta darbi pašlaik Driksas upes krastā un Pasta salā, kā arī vislielākais prieks laikam ir par Raiņu ielu, ka beidzot tā arī mums būs kārtīga salabota un bez bedrēm. Bet savukārt projekta Jelgavas Vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana turisma attīstībai ietvaros tika izveidots jauns turisma produkts, kā arī tika uzlabots Vecpilsētas vizuālais tēls. Tika nodrošināta pilsētas apskates turismam piemērotas infrastruktūras izveide, proti labiekārtota piekļuve Jelgavas Vecpilsētai. Jelgavas Vecpilsētas robežās tika rekonstruētas Jāņa Asara un Vecpilsētas ielas, kā arī Krišjāna Barona iela posmā no Vecpilsētas ielai līdz Jāņa Asara ielai, ieskaitot ielu apgaismojumu un autotransporta novietošanas iespējas. Mēs sākām ar to pamatfilozofiju, ka bija nepieciešams un uzskatām, ka ir nepieciešams saglabāt kādu daļu no tā, kas vēl ir saglabājams ar nelielām atjaunošanām, parādams šodienas Jelgavas iedzīvotājiem un viesiem. Un visvairāk domāju par rītdienu, kāda tad izskatījās Jelgava, kāds ir vecās Jelgavas skats, jo Jelgava sabombardēta šai 44. gada uzbrukumos faktiski pa 90% ir iznīcināta, nolīdzināta. Un tādēļ kā savu pienākumu uzskatījām, ka ir nepieciešams šīs atjaunošanas lietas. Savukārt projekta reģiona nozīmes turisma un kultūra izglītības centra izveide Jelgavā ietvaros ir atjaunota Jelgavas kultūra vēsturiskā mantojuma nozīmīga daļa – Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, tādējādi sakārtojot vienu no pilsētas centra apbūves dominantēm. Tam pieguļošo teritoriju, kā arī Jelgavā un Zemgalē, ir radīts jauns interesants turisma produkts, pieejams ikvienam interesantam visa gada garumā, kurā atrodas turisma informācijas centrs, innovatīvas vēstures ekspozīcijas, izstāžu un konferenču zāles, kā arī skatu laukums uz visu Jelgavu. Ekspozīcija izkārtošanas profesionalitāti, kā arī uzsveramību arī atzīmēja mūsu valsts prezidents. Man šķiet, ka tā secība ir tāda, ļoti loģiska, un viss šeit, es viņu uztveru tā cilvēcīgi, man viņš nenospiež. Es domāju, ka viss tas ir tā ļoti sakarīgi salikts, un kaut vai šī stāvā man tie amatrīgi tajā stūrī atgādina bērnību. Jo tāda bija mana bērnība, un es pieļauju, ka daudziem tāda bija. To ratiņu es tīri labi pazīstu. Man nav jāprasa, kas tas tāds pa nezvēru vai ko ar viņu dara. Nedrīkst aizmirst arī tādu faktu, ka pirms tam tornis neatjaunots pilsētas centrā atradās vairāk kā 60 gadus. Un tas nozīmē, ka nebija iespējams īsti pašiem saviem spēkiem viņu atjaunot un padarīt viņu tādu, kāds viņš ir tagad. Tā rekonstrukcija tika aizsākta jau reāli 2007. gadā, kad tika uzliktas jumts šī stikla piramīda, bet pietrūka līdzekļu, lai izremontētu visu torni. Tikai tad, kad tiešām tas Eiropas projekts tika apstiprināts un tika saņemts budžets, lai šo torni restaurētu, tikai tad tas reāli bija iespējams.
gandrīz 60% piešķīra Eiropas Savienība, un tad pašvaldība liela daļa un arī valsts piedalījās ar finansēm. Tā kā, bez tā mēs redzam, ka acīm redzot nebūtu iespējams šādu projektu pacelt. Kopš pagājušā gada novembra, 16. novembrī, turnis tika atklāts, ir pagājuši 9 mēneši, un turni ir apmeklējuši 35,000 apmeklētāji, kas ir daudz vairāk nekā mēs vispār gaidījām un prognozējām. Tā kā tas parāda, ka ir bijis vajadzīgs šāds objekts, un kad viņš šobrīd ir kļuvis par apmeklētāko objektu Jelgavā. Jau ilgu laiku Jelgava var lepoties ar vēl kādu lietu. Man šķiet, ka Jelgava ir Latvijas bija un ir Latvijas lauka nākotne, jo tas tomēr tas pamats tādai ilgtermiņa un pastāvīgai dzīvošanai Latvijā ārpus lielajām pilsētām tiek ielikts viss tagadāk kā nekur citur. Tā arī es ceru, ka būs nākotnē.